Sveiciens visiem! Šis ir Aikšķogu krūms. Un domāju, uzfilmēšu video, kā viņus var pavairot. Ja, piemēram, tu sagribi vēl vienu Aikšķogu krūmu citā vietā un vēlies vairāk Aikšķogas, tu vari to izdarīt pats, tev nav obligāti jāpērk stādiņi. Ir vairāk veidi, kā to var izdarīt. Viens ir ar spraudeņiem. Tas ir, kad nogriež zariņu un iesprauž zemē. To parasti dara rudenī vai pavasarī. Bet, piemēram, tagad jau, kad ir vasara, tad mēs varam to izdarīt ar zaru noliekšanas metodi. Sevišķi, ja, piemēram, zari šādi jau ir atkarājušies un ir diezgan tuvu zemē, tad viņus var vienkārši ierakt zemē, uzlikt virsū šeit smagumu un pēc gada tajā vietā būs jauns krūmiņš. Un tad viņu var pārstādīt uz citu vietu un audzēt. Un būs tāda pati šķirne, kā bija šim krūmam. Es parādīšu tagad aiziešu, kur jau es šādu eksperimentu esmu veicis. Tātad te ir mazāks Aikšķogu krūms, saulē diezgan grūti viņu ir redzēt. Neceļās uz tā fona ļoti, bet te viņš ir, ja. Un tātad, ko es izdarīju? Es paņēmu un vairākus zarus noliecu, kā šo zaru, un iespadu zemē. Un te var redzēt, ka šogad te ir izaudzis jauns krūmiņš. Šim zaram arī, kur viņš gan bija pats nokautis, jo kāds bija, laikam viņu nolauzis tajā te galā. Un te sāk jaukt augsts krūmiņš arī, jauns krūmiņš. Un šis izdevās vislabāk. Te jau tāds vairākiem dziļumiem krūmiņš. Un tā, kad jau krūmiņš paaudzies, tad var viņu nogriezt nost un var arī pārstādīt. Un tur tālāk reku vēl viens ir. Arī tādā pašā veidā ieaudzēts. Viņš jāgriež šeit nost un tad viņš rauk tālāk uz augšu. Nu, lūk, tātad no viena krūma es dabūju 1, 2, 3, 4 stādiņus vienā gadā. Plus 4 krūmiem. Un es parādīšu, kā to izdarīt var ļoti vienkārši. Un tātad rekur ir zars. Izrokam mazu vedrīti. Ieliekam zaru iekšā. Un tagad viņš ir jāizber ciet ar zemi. Es uz mirkli nopauzēšu video. Tā, un lūk, esam atpakaļ. Es to bedrīti aizbēru ciet un uzliku virsū akmeni. Kādu laiku viņam ir tā jāpastāv, jo tas zars grib liekties atpakaļ uz augšu. Un pēc tam jau viņi varēs noņemt nost vēlāk, pēc kaut kādu mēnešu vai variet noņemt nost viņu nākošajā pavasarī jau. Un tad jau viņam būs sakņu sistēma sākus veidoties, viņš jau būs ieķēries zemē, varēs droši noņemt nost. Ja uzreiz viņu noņem, viņš turās arī, bet ja uzlīs lietus, tad viņš var iznākt ārā atkal. Tā ka akmeni labāk ir uzlikt, un tas arī ir labi, jo tas palīdzēs, ja pļaus zāli apkārt, tad būs redzams, kur nevajag pļaus. Lūk, un tad, kad pienāks laiks viņam, tad, kad viņš būs izaudzis tik liels kā šis stādiņš, vai kā šis, tad vienkārši to veco zaru mēs ņemam un nogriežam nost. Un viss. Un tas zars vai nu var turpināt augt, vai nu viņu var atkal ierakt zemē iekšā. Mēs astāstam viņu šogad, lai viņš auga. Un šo stādiņu mēs pēc tam pārakstam uz citu vietu. Lūk, tas ir tieši tik vienkārši tikt pie saviem Aikšķogu stādiem. Lai jums veicās! Vēl parādīšu vienu lietu. Reka viens krūms arī mums ir Aikšķogu. Un viņš šogad vienkārši tā ir izaudzis. Reka šis ir jaunais viņam dzinums. Pilnīgi tā kā ieaudzis kokā iekšā jau ir. Viņš bija vēl pagājušajā gadā bijuši tās te maziņš. Un aizpagājušajā gadā bija vispār maziņš. Un, pirms 2 gadu viņš bija tur kaut kā 30 centimetri. Un tagad viņš ieaudzis ir ap 2 metri viņš tagad izaudzis. Tā neko tāds krūmiņš. Un izauga no viena tāda maza stādiņa, kā es rādīju iepriekš. Šis labs variants būs. Kaut kas viņam laikam ļoti ir paticis tajā augsnē.